Vides objekts kā vieta, kur atbrīvoties no visām aizturētajām emocijām, kas ir sakrājušās un atstājušas acis izžūšanai. Šī ir vieta, kur savienoties ar savām apspiestajām sajūtām un ļaut tām aiztecēt, lai atbrīvotu vietu nākamajam emociju ciklam. Pieres naturāli lieto sausās acu sindroma ārstēšanai un ar to saistītu traucējumu novēršanai. Zāles lieto arī, lai uz laiku novērstu vieglu kairinājumu, kas radies no saskares ar vēju vai saules saistītu diskomfortu. Asaru uzdevums ir izskaļot putekļus no acīm un citas sīkās daļiņas, kā arī neļaut izjūt acu redzenē, kuru klāja dzidrs epitēlijs. Plakstiņos esošie dziedzeri pastāvīgi mitrina acis un aizsargā tās no izjūšanas, radot asaru aizsargplēvīti. Asaras satur 97,8% ūdens, 1,8% sāļu, olbaltumvielas, lipīdus, mukopolisaharīdus un citas vielas, kā arī lizocīnu. Lizocīns kavē baktēriju augšanu un aizsargā acis no slimībām. Voltērs asaras sauc par sēru kluso valodu. Prieka un skumju asaru sastāvs ir atšķirīgs. Zinātnieki ir noskaidrojuši, ka pavisam pastāv 3 asaru tipi – pamata, reflektorās un emociju asaras. Emocionālo asaru pamatā ir hormoni un olbaltumvielas un pats galvenais – neiroraidītājs leicīna enkofalīns, dabisks pretsāpju līdzeklis, kas mazina stresu un uzbudinājumu. Arī dažādu emociju asaras pēc sastāva atšķiras. Neizraudātās asaras var novest pie sirds slimībām, kuņģa čūles, neirozēm un citām slimībām.
Dienā izdalās 0,4 līdz 1 ml asaru, kas mitrina aci. Visu mūža laikā cilvēks izrauda aptuveni 70 litrus asaru, un tajos ietilpst 4,2 miljoni asariņu. Asinis un asaras ir viens un tas pats. Abi ir ķermeņa veids, kā lūgt palīdzību. Asaras ir vārdi, kurus nevar izrunāt, sāpes, kuras nevar izskaidrot. Ļaujam tām plūst un dziedināt savu dvēseli. Ja pēdējā laikā neesat spējuši pastāvīgi samitrināt savas acis, uzkavējieties acu tempļos, ļaujiet ķermenim atbrīvoties un asarām raisīties. Mēs jums atstājam šos acu pilienus. Paldies! Tālāk dosimies uz grupu Jānis. Baigi var jūs atbraukt ar plānu, kas neatbraukt ar plānu.